Gaisa piesārņojums ietekmē mūs visus. Tas var nākt no daudzām vietām. Tas var ietekmēt visus ķermeņa orgānus, no mūsu pirmā elpas vilciena līdz pēdējam. Jūs varat palīdzēt mazināt gaisa piesārņojuma ietekmi ar šīm 5 vienkāršām darbībām. Vislielākais gaisa piesārņojums ir pie ceļiem ar intensīvu satiksmi, un pat nelielai distancei no tiem var būt liela nozīme. Mudiniet visu ģimeni vairāk staigāt, braukt ar divriteni vai skrejriteni. Gaisa piesārņojums automašīnā var būt lielāks nekā ārpusē. Reģistrējieties gaisa piesārņojuma prognožu brīdinājumiem, lai uzzinātu, kad ir vissvarīgāk ievērot pasākumus, kas mazina piesārņojuma ietekmi. Ja ir nepieciešams izmantot automašīnu, palūdziet vadītāju izslēgt dzinēju, kad automašīna nekustas. Lai iekštelpu gaiss būtu tīrs, izmantojiet tīrīšanas līdzekļus bez smaržvielām un ar zemu ķīmisko vielu saturu. Ievērojiet vienkāršus norādījumus, lai gaisu piesārņojošās vielas neuzkrātos jūsu mājās. Veicot dažus no šiem pasākumiem, jūs palīdzēsiet mazināt gaisa piesārņojuma ietekmi. Mazāka gaisa piesārņojuma ietekme nozīmē veselīgāku dzīvi. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.